Tā, ar šo pogu mēs palaižam impulsa slaidzi, kas palaiž visu sistēmu un aiziet uzreiz strāva visam, aiziet uz rozetu. Tad var palaist atsevišķas ierīces, mums ir pieslēgts motors. Šeit ir atsevišķa lampiņa, kas parāda, ka viss darbojas. Un tad mums ir vēl papildus signāls. Tālāk caur šiem palaidējiem aiziet uz dzinēja aizsardzību, kur var pieregulēt amperāžu, cik lielam motoram. Un tas viss nostrādā. Ja ir pārāk liels motors uzreiz šis motora aizsardzība atslēdzās. Un to mēs tālāk nodemonstrēsim jūs video. Šeit mums ir izvietots laika relais. Blakus otrs relais, ar ko mēs viņu ieslēgam. Kamēr pīs mēs neko nevaram darīt. Relais nestrādā. Tagad mēs varam palaist motoru. Tā ir arī stopora, ko mēs neko nevaram izdarīt. Tagad mēs esam pieslēguši lielāku motoru. Lādam iekšā. Un nostrādā. 0,25 amperi. Tagad mēs izmainām uz 0,3. 0,3 amperi. Tad iekšā. Un atkal nostrādā. Un tā ir vēl lielāku uzregulējumu. 0,35. Arī nav. Nostrādā. Un jā, uz pašu lielākā arī nostrādā. Nozīmē, ka motors neatbilst. Magnetisko palaidēju augstumu dēļ mēs izvēlējāmies kastē nelikt virsū vāku.